Mariju divi sveši vīrieši pret pašas gribu aizveda nezināmā virzienā. Kad sieviete vērsās pēc palīdzības policijā, policija atbildēja, šis ir nepamatots izsaukums. Marija ar draugu atpūtās kafejnīcā. Ierēbušies pāris, uzsāka ķīviņu un izgāja uz ielas noskaidrot attiecības. Mēs sākam strīdēties un pēc tam ar manu vīrieti. Un divas puikas vai divas vīrieši pienāca pie mums klāt un pateica, var jums vajag palīdzēt. Es saku, jā, varat man uz mājām atvest? Viņi saka, jā, protams, es iesažos mašīnā un viņi saka, ok, braucam uz pirti. Kā saka, pēc kara jau visi gudri, nevajadzēja viegliprātīgi doties svešiniekiem līdzi. Atrodoties automašīnā starp vairākiem svešiem vīriem, Marija saprata, ka nebūs labi. Un man tādas bija, emocijas, baile un vispār. Šokā, es biju šokā. Vīrieši turpinājuši braukt tikai sev vien zināmā virzienā, ārpus Rīgas, nereaģējot uz Marijas lūgumu apstāties. Sieviete uzrakstīja draugam īziņu, lai viņš izsauc policiju. Viņi man pa GPS sameklēja. Nekas, ļoti labi vīrieši no policijas atbrauca. Policija visus nogādāja iecirknī, nopratināja un ierosināja krimināllietu, bet pēc vairākām nedēļām Marija saņēma paziņojumu, ka viņai jāmaksā sots 50 eiro apmērā par nepamatot, lai viņus nesaniknotu. Kad ir likis, ir dēla. Iedomāsimies citu situāciju. Jūs ejat pa tumšu tuneli un kāds aizdomīgs tips jau elpo pakausī. Saukt policiju vai arī vispirms noskaidrot sekotāju nolūkus, nogaidīt, kamēr aplāpa un sadod pati pēc policijas ierašanās. Mums firma bija tāds gadījums, kad dēls sita periodiski savu mati, un tad viņa divas reizes izsauca policiju, divas reizes pieņema iesniegumu, un pa trešu reizi arī viņai bija sots, it kā nepamatots izsaukums, policijas izsaukums. Es nedomāju, ka tas ir pareizi. Policija jāstrādā. Tomēr vai komisijas ierēģi ielūkojās zvaigznēs un droši pareģoja, ka nekas ļauns ar Mariju nenotiktu arī tad, ja policija nebūtu iejaukusies. Откуда я знаю, куда они меня везут? Может, они меня на органы хотят продать или еще что-нибудь, за границу куда-нибудь, в секс-рабство. Marija kategoriski atsakās maksāt 50 eiro soda naudu, ko uzlikusi komisija, jo sieviete aizvien vēl uzskata, ka viņai draudējušas nāves briesmas un policiju izsaukusi pamatoti.